Labdien visiem! Pirmkārt, es vēlos pateikties organizētājiem, sevišķi Ilzei, par uzaicinājumu runāt par šo ļoti aktuālo un arī sāpīgo tēmu. Un es gribētu teikt, ka es laikam šeit pārstāvu šo tehnokrātisko pusi, jo es gribu pateikties visiem iepriekšējiem runātājiem. Viņi tik ārkārtīgi cilvēcīgi un sirsnīgi runāja par šo te nāvi un nāves neizbēgamību un cieņu pret mirstošiem pacientiem. Paldies jums par jūsu darbu. Teiksim, mana lekcijas tēma ir šī veltīgā ārstēšana, un ir ļoti dažādas definīcijas, un viņas ļoti grūti atrast piemērotāko, un es domāju, ka tā veltīgā ārstēšana skan briesmīgi, bet citus jēdzienus, ja mēs mēģināsim tulkot vēl kaut kā, tad viņa skan varbūt vēl sliktāk, bezjēdzīga vai pārmērīga, jo, teiksim, arī dažādos literatūras avotos, medicīniskajā zinātniskā literatūrā to sauc overreactos, teiksim, tā varētu nosaukt par overjealous, teiksim, treatment. Un man varbūt patika šī definīcija, ko es atradu, un vēlos arī jums to nolasīt, ka veltīga ārstēšana ir medicīnisko procedūru izmantošanu, lai uzturētu neārstējumu slimo cilvēku dzīvību funkcijas tādā veidā, kas paildzina viņu nāvi, rada pārmērīgas ciešanas un aizskar viņu cieņu. Es nāku no anesteziologu, reanatologu vidus, cilvēki, kas ārstē ārkārtīgi intensīvi. Ja jūs zināt statistiku, tad lielās intensīvās terapijas nodaļās mirst apmēram 30%, 35%, 50% pacientu, kas atrodas ārstēšanā. Tas neiet runa par mazām slimnīcām, tāda kā esmu es, kur mēs strādājam kādreiz kopā ar Zatlera kungu, traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, kur mūsu rādītāji pacientu izdzīvošana bija ārkārtīgi labi. Un Covid apstākļos tie rādītāji bija vēl briesmīgāki, lielais intensīvais terapijas mira 80–90% pacientu, kas tur nonāca. Un medicīniskais veltīgums ļoti neskaidrs, subjektīvs, katrai situācijai un pacientam specifisks un ļoti ar vērtībām saistīts jēdziens, kuru arī pārņem šī nenoteiktības pakāpe un sajūta. Un, kā jau ļoti ietekmē dažādi faktori, vērtības sistēmas, medicīniskie mērķi, sociālo-kulturālais, reliģiskais aspekts, arī emocijas un personīgās īpašības. Un jautājumi, kas rodās mūsu sabiedrībā, kurš tad izlem, kad izbeigt ārstēšanu, kas tiek par medicīniski nepiemērotu vai pārmērīgu. Un otrs jautājums, kā sabiedrība var veidot politiku, kura vislabāk ņemtu vērā šīs daudzās vērtības un konfliktus, kas saistītas ar šādu lēmumu pieņemšanu. Un arī viens no mums intensīvās terapijās strādājošiem ir, kurš tad pieņems to lēmumu, kā reaģēt uz tuvinieku lūgumiem, kuri lūdz bezgalīgi pagarināt pacientu mūžu, bet mēs pretēji uzskatām, ka šī iejaukšanās vairs nav jāveic. Daudz runā par Hipokrata zvērestu, un te arī diskusijās sakarā ar eitanāzi ir bieži pieminēts, bet Hipokrata zvērestā vienā no tulkojumiem varbūt ir diezgan skaidri pateikts, ka kas pieprasa ārstiem izvairīties no šīs pārmērīgās pacienta ārstēšanas, kura ķermenis ir slimību pārņemts. Intensīvās terapijas tehnoloģijas attīstās ārkārtīgi strauji. Mēs lietojam 2, 3, 4 orgānu aizvietojušās terapijas. Un mēs varam šo neārstējumu slimos pacientus viņu mūža dzīvildzi pagarināt. Ne mēnešus, bet nedēļas noteikti. Un mēs nekad nevarēsim izārstēt viņu pamata patoloģiju. Un tad 80. gadu beigās kopā ar šo intensīvās terapijas attīstību arī parādījās šīs medicīniskā veltīguma vai bezjēdzības jēdziens. Es gribu vienkārši šeit parādīt varbūt dažas bildes no intensīvās terapijas. Jums jāsaprot, ka tā vide ir diezgan dehumanizēta un bezpersoniska. Ja? Tur sevišķi tas
Pandēmijas apstākļos, sevišķi, ja šim te konkrētajam pacientam ir smaga neārstējama slimība un, piemēram, kaut kāda epidemioloģiski bīstama infekcija, sepsis, katrs, kas tur ienāks, būs terapijas brillēs, maskā, aizsarg, cimdos, viņš nevienu cilvēku nepazīst, kas tur ienāks. Katra māsa vai sanitārs, kas tur ies, vai ārsts būs apģērbies tā, ka šis nevarēs personificēt šo cilvēku, kas ienāks, pat ja viņš spēs pazīt. Jā, un reizēm mums ir mākslīgā plaušana ventilācija, nieru aizstāja terapija, mākslīgā barošana, gan venozā, gan caur zondi, un arī šo te spiedienu atbalsta terapija. Un tā izskatās medicīniskais personāls. Tas ir tāds kritiskākais piemērs, tas ir pandēmijas apstākļos, bet, kā jūs teicu, arī ikdienā katrs ir maskā un aizsargu brillēs var būt. Jūs neredzat, un es varbūt ļoti arī neapstāšos uz klīniskajiem piemēriem, bet es gribu teikt, laikam varbūt tas sabiedrībā vislabāk atpazīstamais ir onkoloģiskie pacienti, bet bieži vien viņu nāves nav saistīta ar viņu pamat saslimšanu, ar viņu to onkoloģisko procesu, jo bieži vien ir komplikācijas no viņu ķirurģijas, no viņu ķīmijterapijas, no šiem jauniem inovatīvajiem medikamentiem. Šī ķīmijterapijas ļoti smagas kardiomiopātijas, kas noved pie ļoti smagas sirds mazspējas, un šos te pacientus ar nenormālu sirds mazspēju stacionē ITN, mēs veicam šo spiedienu, dodam noradrenalīnu infūziju, ventilējam, uzsākam nieru aizstājējušo terapiju, tad sākas asiņošanas, tad notiek, piemēram, insults uz antikoagulantu fona, un vienmēr ir tas jautājums, kurā brīdī ir jāapstājās. Un ir citi piemērs, kur, piemēram, cilvēks arī izoperēt sākas peritonīts, trūtēns, šis septiskais šoks, ievieto reanimācijā, ceļam asinsspiedienu, ventilējumu, un tad atnāk radi un pasaka, ka apgalvo, ka šis te pacients ir būdams apziņā izteicies, ka nekādā gadījumā viņš atsakās no visiem šiem ārstniecības veidiem, kas mūža nogalē, viņš grib mierīgi nomirt, ja? Bet mēs nezinām, kāda viņa griba bija. Tas ir to, ko pacienti pateica. Un kas ir to, ko tas, kas pateikts, ir ārkārtīgi daudz valstīs pieņemts šis likums par veltīgu ārstēšanu par pacienta pacienta gribu. Bet no veltīgās ārstēšanas var izvairīties neievēršot jaunu ārstēšanās veidu vai nepastiprinot pašreizējo ārstēšanos un withholding vai withdrawal. Un varbūt arī pastāstīs labāk Signe no ētiskā viedokļa, medicīniskās iejaukšanas pārtraukšana it kā šķiet radikālāka, bet pilnīgi tas pats, kas neuzsākšana. Respektīvi, mēs nepārējam uz nākošo soli pacienta ārstēšanu. Piemēram, mēs neuzsākam, neveicam pacientam, kur jau ir nieru aizstāja terapiju un asiņošana no kuņģa zarnu traktu, un kuram pievienojas insults, mēs neveicam viņa operāciju, lai evakuētu šo intracerebrālo hematomu, jo mēs saprotam, viņš nepārdzīvos šo operāciju. Izvairēšanos no šīs veltīgās ārstēšanas vai pārtraukšanu nevajag saukt par eitanāzi, ne par aktīvo, ne par pasīvo, tie ir pilnīgi cits medicīniskais termins. Eitanāzija, to, ko sauc par aktīvo eitanāziju, ir apzināta cilvēka pacienta dzīvības izbeigšana pēc paša pacienta, un to, teiksim, pasaules šī World Medical Assembly uzskata par neētisku. Mēs varam diskutēt, kurš to uzskata par ētisku un par neētisku, bet ārstam ir jārespektē pacienta vēlmi ļauties dabiskajam nāves procesam. Teiksim, jau, tas te vienkārši ārti pārskata publikācijām, tas jau 2014. gadā bija ļoti liels šis te, teiksim, viņu daudzu šo te ārkārtīgi iespaidīgu organizāciju kopējais viedoklis, tas ir Amerikas torakālo ķirurģiju, sirds ķirurgu asociāciju vadītāji. Šis te bija Amerikā, un viņi mēģina par šo te definīcijas un taktikas, teiksim, izveidošanu vienoties. Man personīgi uzrunāja šis te raksts, kas ir izdots pagājušajā gadā, kas ir tātad šis te, kad aprobežot šo te dzīvību uzturēšanu, ārstēšanu ļoti veciem pacientiem šis te. Un viņi aptaujā ārstus un ļoti daudzās pasaules valstīs ar dažādu šo te politisko pagātni, ar dažādu ekonomisko attīstību. Un viņi uzdeva ārstiem vienu piemēru. Es
varbūt nolasīšu, tas ir tā, kas mums bet es gribētu teikt, ka tas nav stāsts tikai par veciem cilvēkiem, tas arī stāsts par bērniem. Man neļaus samelot, kad arī ļoti daudz bērnu slimnīcas reanimācijas sadurās ar šo jautājumu, gan pusauģu vidū, gan 30-gadīgu vidū ar neārstējumām saslimšanām, gan 50. Vienkārši 87 gadus veca pacienta, kur dzīvo neatkarīga, kur nav pārāk slima, viņai ir osteoartrīts, viņai ir grūtības pārvietoties, viņai nav kognitīvu traucējumu, ir neliela obstruktīva plaušu saslimšana, pieņemsim astma, ja, ir bijis infarkts par dažādiem gadiem, bet viņa ir aktīva. Un viņa saslimst ar vīrusu pneimoniju. Un viņa tiek ievietot uzņemšanas nodaļā un nespēja sevi kompensēt bez palīga ventilācijas palīdzība. Viņai uzsāk šo te palīga ventilāciju. Viņa nevar šo te masku sadzīvot, viņu pārved uz intensīvo terapiju, un tad, saprotiet, viss tas, katra jaunais ārstēšanas veids tikai noved, teiksim, nevar teikt, ka viņš noved, bet katru dienu ir jauns kaut kāds negatīvs moments. Teiksim, tur ir asiņošana, tur ir embolisks insults un ar ventilātoru saistīta pneimonija, kas attīstās absolūti visiem pacientiem intensīvās terapijas nodaļās. Un tad bija jautājumi uzdoti šiem dažādo valstu speciālistiem, kas būtu ietekmējis uzņemt viņu vispār intensīvās terapijas nodaļu, kā jūs pragmātiski teiksim, izmantotu veidus, kā risināt prognostisko nenoteiktību, kā jūs novērtētu, kāds ārstēšanas veids būtu pacienta interesēs, vai jūs iesaistītu ģimenes vai tuvinieks vai surogātus, tāds arī nesmuks vārds, bet tāds eksistē lēmumu pieņemšanā par ārstēšanas turpināšanu, kā jūs tiekat galā komunikācijā, vai jūs lūgtu geriatru, terapeitu vai citu speciālistu viedokli, vai jūs izmantotu paliatīvu aprūpi, un kas varētu tad, kurā brīdī jūs ierobežosiet šo intensīvo terapiju, un kāds ir tiesiskais regulējums. Šeit ir tabula, jūs neredzat, bet tur tās valstis ir Austrālija, Brazīlija, Kanāda, Ķīna, Anglija, Hongkonga, Izraela, Lībija, Norvēģija un Polija. Un tas ir, teiksim, galvenais noteicošais, kas, teiksim, atslēgas elements lēmumu pieņemšanā būtu to, ko domāja pacienta vai viņa pacienta griba vai viņu ģimenes vērtības. Un tas, kad tas triggers, kad jūs apstāsieties, un tad apmēram visas tās valstis nosauc, piemēram, kad ir jāuzsāk nieru aizstāja terapija. Teiksim, un vai jūs konsultētos, arī intensīvisti ir ļoti pašpārliecināti cilvēki, ka viņi domā, ka visu var atrisināt paši, bet tomēr dažās valstīs viņi teica, ka viņi iesaistīs paliatīvās aprūpas medicīnu šā problēmu risināšana, bet tās atbildes bija ļoti vienādas, sevišķi par to ārstēšanas pārtraukšanu vai neeskalāciju. Vārds ir neeskalācija. Restīvi, ko es gribu varbūt pateikt, ka ārstiem ir ar ļoti daudzām problēmām jāsaskarās šajā jautājuma risināšanā. Tas ir to, ko es teicu, tie ir nenoteiktības apstākļi, jums ir ļoti, ļoti, ļoti daudz sastāvdaļas, vai mēs ejam uz kaut kādu pozitīvu vai negatīvu to rezultātu. Mēs nezinām, kas notiks rīt ar šo pacientu, varbūt viņam pievienosies jauna komplikācija, varbūt būs solis uz priekšu, varbūt būs solis atpakaļ, neskaidrība par rehabilitācijas potenciālu, jo bieži vien raksta šo te, runāju par dzīves kvalitāti, bieži vien pacienti pirms operācijām izmisīgi grib, to pašu gūžas locītavas nomaiņu, kuram ir, 7 dažādas slimības, un viņam tiešām neviens neizskaidro, ka viņi var palikt uz gultas šīs operācijas rezultātā, ja var manifestēties kāda no iepriekšējām saslimšanām. Pacientam ir hemiparēze, vai viņam, kas, teiksim, var saīsināties ķirurģijas un tuvākā pēcoperācijas perioda sarežģījumu, teiksim, rezultātā. Un ir šis te neskaidrība par terapijas slogu un ieguvumu individuāliem pacientam, zināšanu nepilnības par dzīvildzi arī mums un funkcionāliem rezultātiem, un kas galvenais tā vērtību un preferenču dažādība pacienta, ģimenes un dažādu veselības aprūpas speciālistu starpā, jo mūsu sabiedrība nav viena, arī manas specialitātes ietvaros, un ja jūs patausiet pediatram, ģimenes ārstam, onkologam, paliatīvās aprūpas ārstam vai tādam, kas teiksim,
sabiedrības veselības speciālists, kurš arī pabeidzis, viņiem visiem būs dažāds viedoklis par šo jautājumu. Man ļoti patīk, ka šis ziņojums no Polijas, tas ir tuvāk mūsu mentalitātes, gan mūsu vēsturiskās pagātnes, rezultātā tuvāk gaudu. Viņi apvieno ļoti lielus spēkus no ļoti dažādām slimnīcām, paliatīvās aprūpes, pat ambulatoras aprūpes, no militārā hospitāla. Un tātad šis te nav tikai par intensīvo, tas arī par internās medicīnas nodaļām. Un viņi priekš sevis izstrādāja Polijā tādu diagrammu, un pirmais etaps, kā viņi iziet tam visam cauri, kur šis te ir ārstēšanas komanda, te ir pacients un te ir ģimene, un sākumā viņi to pasludina šo te veltīgo ārstēšanu, otrs ir sagatavošanās tikties ar ģimeni, ja pacients ir devis tādu atļauju. Jo, saprotiet, arī Latvijā ir tādi gadījumi, kad negrib, lai ģimene zinātu, ka viņš ir atteicies no ārstēšanas. Pavisam nesen bija skandāls Pauls Stradiņa klīniskajā slimnīcā, jo cilvēks grib nomirt, un viņš negrib, lai to viņa radinieki zina, un tad rodas konflikti. Un optimāla aprūpes plāna sastādīšana, akceptējot dabīgo nāvi. Jo mēs jau nepārtraucam ārstēt pacientu. Mēs mainam terapijas mērķus. Mēs deeskalējam terapiju. Mēs nodrošinam viņam šo te komforta terapiju. Par to es gribētu pateikt, ka viņu nepārtrauc ārstēt. Šeit varbūt mūsu skatījums, mums ir darba grupa, kur strādā jau no 19. gada un ir iesaistīti gan daudz speciālisti, gan ārstu biedrības, gan juristi, gan ētikas speciālisti. Un, ko es gribu pateikt tā kā nobeigumā, ka mums kā ārstiem ir jāievēro pacienta persona autonomija lēmumu pieņemšanā un pacientam būtu, ja viņam būtu iespēja pateikt, ne tik sarežģīti kā pašlaik, tikai šo te notāram to notariāli parakstītu papīru, bet ja viņš varētu paust šo gribu par ārstniecības metodēm un aprūpi, ko viņš vēlās vai nevēlas saņemt dzīves noslēgumā, un tad mums ir jāturās nozīmēšana no tāda manipulācijas ārstēšanas, ko pacients nevēlās. Viņš arī tagad no jebkā var atteikties, jo, redziet, viņš var atteikties, no antibiotika ievadīšanas, no kājas amputācijas, no asins pārliešanas, ja viņš atsakās, mēs nevaram to darīt. Mēs varam viņam skaidrot, ka viņam tas ir nepieciešams, bet mēs viņam nevaram to uzspiest. Tas ir pat juridiski sodāms. Un šo ārstniecības metožu ierobežošanas tā ir gan diagnostika, gan medikamentu lietošana, gan barošana, gan profilaktiski pasākumi, gan šī orgānu aizstāja terapija, jo daudzi ļoti nepārprotami uztver to tikai kā kardiopulmonālo reanimāciju. Tātad, vai mēs veiksim šo netiešo sirds masāžu un vai mēs intubēsim šo pacientu. Un tad, kas ir no mūsu puses, ka mēs nedrīkstam šo te pacientu gribu pakļaut ārējo apstākļu spiedienu, ka mums trūkst vietas reanimācijā, vai mēs nevaram pakārtot, tad, ziniet, tad mēs tagad atslēdzam, ja mums vajag šo vietu, vai mums vēl kaut kādas, bet ir arī tā, ka radinieki grib atvadīties, un mēs paildzinām. Es vienmēr stāstu to stāstu, Zatlera kungs teica, ka nāve ir mirklis, un tas ir vienreiz, bet mūsu nodaļā nāve var būt 7 reizes dienā, klīniskā nāve, kad pacients tiek reanimēts, un viņam atjaunota sirdsdarbība, bioloģiskā nāve ir viena, bet klīniskā nāve var būt ļoti vairāk kārtīga. Un mums, jāmēģina atteikties no mūsu, kā saka, autoritātes arī mediķu. Mēs zinām labāk, kā jums vajag. Un ciešana mazināšana un tuvinieki jāinformē saprotamā veidā. Ideāli būtu paziņot katram tuviniekam, dot iespēju atvadīties no aizgājēja, jo mūsu nodaļā mēs esam maziņi, mēs vienmēr zvanam, mēs ļaujam arī jebkurā gripas vai Covid pandēmijas apstākļos ļāvām ienākt. Protams, ka lielās slimnīcās tā nenotiek gluži katru dienu, un jūs to zinat, bet jūs arī zinat, kā par šo te slikt ziņas tiek sodīts, droši vien visi zina par šo te vardarbības gadījumu Gaiļezera slimnīcā, un mēs arī vairāk tas izskaidrojušais darbs, acīm redzot, ar tuviniekiem ir vajadzīgs, bet arī no sabiedrības puses. Un
tad pēdējais par to pacientu gribu, pie kā mēs strādājam, tad šī te ļoti viegli pieejama, tāpat kā par orgānu ziedošanu, gan par savām vērtībām mūža nogalē varētu izteikties pacients šajā e-veselībā nepārprotamā veidā, kur katrs, teiksim, ārsts cits, kas atbrauktu vai neatliekamās palīdzības mediķis vai uzņemšanas nodaļā, varat nepārprotami saprast šo te pacientu gribu, kāda ir viņam griba mūža nogalē, kad viņš pats nevarēs veselības stāvokļa dēļ pieņemt šo lēmumu un pateikt to, lai mums nav dosardarbības par to. Liels paldies!